Sveiki visiem un sveicināti Zvērnāta advokātu biroja Norda organizētā webinārā Efektīvs būvdarba līgums no izstrādes līdz izpildēji. Es esmu Ieva Krasovska, Norda Zvērnāta advokāte, specializējusies nekustamo īpašumu un būvniecības jomā. Man ir bijusi diezgan liela iespēja strādāt pie daudziem būvniecības projektiem, un šodien webinārā dalīšos ar savām zināšanām un pieredzi. Webinārā mēs apskatīsim būvniecības līguma jēdzienu un tā nozīmi veiksmīga projekta realizācijā, runāsim par juridisko regulējumu un tāpat ieskicēšu būvniecības līguma galvenos veidus, īsumā apskatot arī būvniecības līguma būtiskās sastāvdaļu prasības, iekļaujot praktiskus piemērus no prakses. Ar šo webināru mēs vēlamies uzsākt jaunu webināru ciklu, kas veltīts ar būvniecību saistītiem jautājumiem, un tādēļ mums ir svarīgs arī jūsu viedoklis, lai mums palīdzētu turpmāk plānot webinārus, un tie būtu piemēroti jūsu interesēm. Tāpēc mēs aicinām pēc šī webināra sniegt informāciju arī par tēmām, kas jums varētu būt noderīgas. Un šīs tēmas var arī būt par šodien jau runātiem jautājumiem, ja būs nepieciešams sīkāks skaidrojums. Tātad, efektīva būvniecības līguma izstrāde ir būtiska veiksmīga projekta realizācijai, nodrošināt skaidru komunikāciju un izpratni starp visām būvdarbos iesaistītajām pusēm. Būvniecības līgums ir juridisks dokuments, kas nosaka būvniecības projekts izpildes nosacījumus, pienākumus un tiesības starp pasūtītāju un būvdarbu veicēju. Jāņem vērā, ka būvdarba līgums nav tikai tā teksts, bet arī visi tā pielikumi, tā skaitā, bet ne tikai projekta dokumentācija, tāmes, darba veikšanas grafiks, kā arī darba veikšanas projekts, un ir arī obligāti iesniedzamie dokumenti, kā piemēram nodarbināto darbinieku saraksts, darba aizsardzības plāns, riska novērtējums ar darbinieku parakstiem par iepazīšanos, civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un šīs polises prēmijas apmaksas dokuments. Līguma veidojošie dokumenti ir uzskatām par viens otru izskaidrojošiem, un tie ir norādām prioritātes nozīmes kārtā attiecībā viens pret otru. Nereti puses vienojas arī par darba izpildes aktu, apliecinājumu par darba pabeigšanas paraugiem, lai šādā veidā darba nodošanas un pieņemšanas procesu padarītu skaidrāku. Nolūkā nodrošināt vienotas prasības būv objektā strādājošajiem un apmeklētājiem, ģenerāli uzņēmēji nosaka arī savus būvlaukuma kārtības noteikumus, kā arī noteikums par elektronisko darba laika uzskaiti. Šeit es vēlos arī atgādināt, ka elektroniskā darba laika uzskaita ir obligāta visos trešās grupas jaunbūvju būvu objektos un būvdarbos virs 350 000 eiro. To paredz likums par nodokļiem un nodevām. Tāpat arī vēlos atzīmēt, ka šos elektroniskās darba laika uzskaitas datus uzņēmumi var izmantot ne tikai likumisko prasību ievērošanai, bet arī būvniecības procesu analīzē, tostarp analizējot darbinieku produktivitāti. Kvalitatīvi sagatavots līgums var ievērojami samazināt tiesvedības riskus un izmaksas, kas saistīts ar domstarpībām starp pasūtītāju un būvnieku. Būvniecības līguma nozīme ir ne tikai formāla, bet arī praktiski, jo tas veicina atbildīgu attieksmi pret būvniecības kvalitāti un termiņiem, kā arī nodrošina abu pušu interešu aizsardzību. Sagatavojot būvdarba līgumus, ņem vērā normatīvo aktu prasības attiecībā uz līguma priekšmetā iekļaujamiem darbiem. Būvniecības likumi piemēro visa veida būvju projektēšanā un būvniecībā. Savukārt Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikums numuru 500, vispārīgie būvnoteikumi, nosaka būvju iedalījumu grupās atkarībā no būvniecības sarežģītības un iespējamās ietekmes uz cilvēku dzīvību, veselību un vidi.
Speciālie noteikumi ietverti dažādos noteikumos, piemēram, Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumi, numur 529 ēku būvu noteikumi. Savukārt 2017. gada 9. maija noteikumi numur 253 nosaka atsevišķu inženieru būvju būvnoteikumus. Un vēl es vēlos minēt 2014. gada 16. septembra noteikums numur 550 hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumu. Nedrīkst, protams, arī aizmirst par darba aizsardzības likumu un ar tiem saistītiem normatīviem aktiem, kā arī vides aizsardzības prasību iekļaušanu līgumā. Publiskos būvdarbu līgumos obligāti iekļaujamie noteikumi un to saturs ir ietverts Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumos numur 419, noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietverajiem noteikumiem un to saturu. Šie noteikumi ir piemērojami no 2023. gada 1. janvāra, un tie attiecas uz būvdarbu pieņemšanas nodošanas procesu, norēķinu kārtību un līguma saistību pastiprināšanu. Pasūtītājam publiskos būvdarbu līgumos nav tiesības mainīt obligāti ietveramos noteikumus, un tie nevar būt arī pretrunā ar citiem līguma noteikumiem. Savukārt privātos būvdarbu līgumos pusēm ir iespēja pēc saviem ieskatiem noteikt līguma noteikumus un saturu, kā arī noteikt tiesību normatīvos aktus, kas tiks piemēroti viņu noslēgtajam līgumam. Zināmos apstākļos puses var atsaukties uz publiskā būvdarbu līguma obligātajiem nosacījumiem, lai rastu risinājumu strīdīgos jautājumos, piemēram, ar analoģijas metodas palīdzību ierobežot pārmērīgas tiesības būvdarbu nodošanas pieņemšanas procesā vai pārmērīgas tiesības saistību izpildes nodrošinājumu prasību noteikšanā vai nolūkā arī samazināt garus samaksas termiņus. Tālāk vēlos vērst jūsu uzmanību uz būvdarbu līgumu, manuprāt, galvenajiem veidiem – ģenerāla uzņēmuma līgums un apakšuzņēmuma līgums. Ģenerāla uzņēmuma līgums ir rakstveida līgums, kas nosaka attiecības starp pasūtītāju un ģenerālu uzņēmēju, kurš uzņems pilnu atbildību par būvprojekta realizāciju. Atsevišķos gadījumos ir apvienoti līgumi par projektēšanu un būvdarbu veikšanu. Taču gadījumos, kad ir tikai būvdarbi, tad būvdarbu veicējs nodrošina būvdarbu rezultātā tapušās būves vai tās daļas atbilstību būvprojektam un tajā ietvertajiem risinājumiem. To paredz būvniecības likuma 19.2. panta 4. daļa. Šajā sakarā vēlos arī akcentēt šogad aprīlī augstākās tiesas senāta spriedumu, kurš izskaidroja, ka saskaņā ar būvniecības spriedums numurs SKC 13/2024, un viņš ir pieejams augstākās tiesas mājaslapā un ir pieņemts 11. aprīlī šogad. Un šis spriedums izskaidro, ka saskaņā ar būvniecības likumu zemesgabala īpašnieks kā būvniecības ierosinātājs atbild par konkrētai būvniecībai piesaistītā būvprojekta izstrādātāja, būveksperta, būvdarbu veicēja vai būvuzrauga rīcības rezultātā radītajiem zaudējumiem tikai tad, ja pieļāvis kļūdu attiecībā uz būvniecības procesa dalībnieku izvēlē, proti nav izvēlējies normatīviem aktiem atbilstošu speciālistu būvniecības jomām. Un šādā veidā faktiski augstākās tiesas senāts ir arī apstiprinājis būvniecības likumā noteikto atbildības sadalījumu, kas šajā gadījumā diezgan skaidri
pasaka, kurš par ko ir atbildīgs būvniecības procesā. Latvija, turpinot runāt par ģenerālu uzņēmumu līgumu, tad Latvijā šāda veida publiskus būvdarbu līgumus regulē publisko iepirkumu likums, tāpat arī sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, kas nosaka procedūras un principus, kādi jāievēro slēdzot un izpildot ģenerālu uzņēmuma līgumu. Tāpat jāņem vērā, ka saskaņā ar publisko iepirkuma likuma 60. panta 1. daļas noteikto iepirkuma līgums var noteikt tiesiskas attiecības starp pasūtītāju vai pasūtītājiem un piegādātāju, ja apakšuzņēmējiem. Apakšuzņēmuma līgums ir rakstveida līgums, kas nosaka tiesiskas attiecības starp ģenerālu uzņēmēju un apakšuzņēmēju. Saskaņā ar publisku iepirkumu likumu 1. panta 1. punktu apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kuru veids būvdarbus iepirkuma līguma izpildēji. Faktiski šo definīciju mēs varam arī piemērot privātiem apakšuzņēmumu līgumiem. Apakšuzņēmēji var tikt piesaistīti vai nolīgti, lai veiktu darbus vai sniegtu pakalpojumus, kas ir nepieciešami ģenerāla būvuzņēmuma līguma izpildēji. Un jāatzīmē, ka publiskos būvdarbu līgumus gadījumos, protams, arī privātajos pasūtītājs var pieprasīt, lai pēc līguma noslēgšanas, tiesību piešķiršanas un nevēlāk kā līdz līguma tiek uzsākta līguma izpildes, pretendents iesniedz būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu. Vēlos arī uzsvērt, ka efektīva apakšuzņēmuma līguma nosacījumi nedrīkst būt sliktāki, kā noteikti ģenerāla uzņēmuma līgumā. Gadās, kad ģenerāla uzņēmēja apakšuzņēmējam izvirza nesamērīgi lielas prasības vai tādas prasības, kas faktiski jau nav izpildāmas noslēdzot līgumu. Šeit es vēlos iedrošināt, ka apakšuzņēmējiem nav jāpiekrīt uz jebkādiem nosacījumiem, apzinoties to, ka viņš jau šo līgumu nevar izpildīt no noslēgšanas brīža. No prakses varu apgalvot, ka konstruktīva dialoga rezultātā ir iespējams panākt labākus līguma nosacījumus un nav jāparaksta tādi līgumi, kas nav izpildāmi vai rada būtisku risku ciest nesamērīgus zaudējumus. Līguma nosacījumiem jābūt saprotamiem un izpildāmiem, tikai tad mēs to varam saukt par efektīvu būvdarbu līgumu. Un tāpat vēlos arī atgādināt, ka arī no prakses varu apgalvot, ka ģenerāla uzņēmēji mēdz būt arī apakšuzņēmēji, un arī otrādi apakšuzņēmēji mēdz kļūt arī par ģenerāla uzņēmējiem. Un varbūt gan vienā, gan otrā pusē. Tālāk aicinu pāriet pie būvdarbu līguma izstrādes, kas būtu jāņem vērā. Un līguma būtiskās sastāvdaļas līguma priekšmets. Kas tad ir līguma priekšmets būvniecības līguma gadījumā? Tā līguma priekšmetā apraksta tā darījuma būtība, par kuru līgums tiek slēgts. Un, ja nepieciešams, līgumā norāda arī līguma objekta aprakstu. Līguma priekšmets ir darbības, par kuras izpildu līgums tiek slēgts konkrēti par būvdarbiem. Definējot līguma objektu, līgumam pievieno arī tehnisko specifikāciju vai piegādātāju iesniegto tehnisko piedāvājumu. Tādā veidā maksimāli precizējot līguma priekšmetu. Runājot par līguma cenu, tad tā ir
būvdarba līguma cena ir kopējā summa, ko veido būvdarba veicējām maksājamā atlīdzība par riskiem, atbildību un saistībām, ko tas uzņemas saskaņā ar būvdarba līgumu, un par būvdarba izpildi pilnā apmērā, labā kvalitātē un būvdarba līgumā noteiktajos termiņos. Šeit aicinu arī pievērst uzmanību Ministra kabineta noteikumiem 419 noteikumi par publiskā būvdarba līguma obligāti ietvertajiem noteikumiem un to saturu, kur likumdevējs ir definējis, ka būvdarba līguma cena ir kopējā samaksa par būvdarba izpildi būvdarba līguma ietverā, kas noteikti attiecīgajā būvdarba līgumā, kurā ietverti visi piemērojamie nodokļi. Izņemot pievienotās vērtības nodokli. Ievērojot pievienotās vērtības likuma 142. panta noteikumus, būvniecības pakalpojumiem pievienoto vērtības nodokli maksā būvniecības pakalpojumu saņēmējs. Tātad līguma cena var tikt noteikta kā vienota fiksēta kopsumma par līguma pilnīgu izpildi, vai, ja objekts ietver vairākas vienības iepirkumus, atsevišķu līguma objektu vienība cena kopsumu, jeb tā saucamo vienības cenas līgumu. Ja tiek slēgts vienības cenas līgums, pasūtītājs nosaka maksimālo līguma cenu par konkrētā darba vai paredz mehānismu, kādā šī cena tiek noteikta vai saskaņota līdzēju starpā. Izpildes termiņš. Tātad arī būtiski būvdarba līgumā ir jāparedz līguma izpildes termiņš un starptermiņi. Darba izpildes laika grafikā atspoguļo detalizētu darba izpildes kārtību, kas būtu jāizstrādā saskaņā ar tehniskajām specifikācijām. Šeit es vēlos norādīt, ka ir būtisks komandas darbs, jo tas ir nepieciešams, lai šis līgums būtu efektīvs, ka iesaistās arī attiecīgais projektu vadītājs, kurš ir novērtējis situāciju darbā, ir sīki skrupulozi iepazinies ar projektu dokumentāciju un var sastādīt šo kalendāro darba izpildes laika grafiku. Līgumā var paredzēt arī līguma izpildes termiņa pagarināšanas nosacījumus, un kā piemērus es varētu minēt, ja izpildes termiņa pagarinājumi nepieciešami sakarā ar nepārvaramu svaras apstākļiem, vai tie var arī būt citi objektīvi no būvdarba veicēja gribas neatkarīgi iemesli, kurus būvdarba veicējs iepriekš, ja parakstot līgumu, nevarēja paredzēt un novērst. Tāpat arī līguma izpildes termiņu pagarinājumu ir iespējams prasīt, ja ir radušies apstākļi pasūtītāja vainas dēļ, tādēļ ir radies šis kavējums. Jāatzīmē, ka darba izpildes termiņa pagarinājumi noformējami rakstveidā un pievienojumi līgumam kā tā neatņemam sastāvdaļu pielikums. Runājot par būvdarbu izmaksām un termiņiem, vēlos akcentēt, ka šie ir lielākie klupakmeņi, izpildot būvprojektus, mēs nereti saskaramies un dzirdam par problēmām būvobjektos, kuri nepieciešami papildus finansējumi vai darbi netiek pabeigti laikā. Skaļākie no tiem, kas pēdējā laikā ir izskanējuši, ir
ir Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas A korpus 2. kārtas būvniecība. Tāpat arī visiem skaidri jau zināms, arī Rail Baltica projekts kavējās un finansē, un ir nepieciešams būtisks papildus finansējums. Un šajā sakarā vēlos arī kā piemēru minēt arī Latvijas būvniecības gada balvas 2023 pirmās vietas iegūšo projektu, kas ir satiksmes pārvads pār dzelzceļu pie Brastas tilta Rīgā, kurš arī saskārās ar daudziem izaicinājumiem. Proti, uzsākot darbus, tos nācās diezgan ātri arī apturēt, jo tika konstatēts, kad ir nepieciešamas nomainīt konstrukcijas, kuras bija paredzēts saglabāt, jo tās ir būtiski bojātas, un tā iemesla dēļ bija nepieciešams projekta izmaiņas, kamēr pārstrādāja projektu, kamēr risināja jautājumu ar papildus finansējumu. Pagāja apmēram 2 gadi, un zinot, līdz darbi tika atkal atsākti, un zinot to, ka pēdējo 2 gadu laikā mums ir samērā liela arī bijusi inflācija, tad šis projekts, protams, krietni sadārdzinājās nekā tas bija paredzēts sākotnēji. Tāpat arī strādājot pilsētā, nereti mēdz parādīties daudz negaidītu lietu, tā teikt, pazemes pārsteigumi. Arī šajā objektā tādi bija, un arī publiski tika minēts, ka tika atrasti seni apbedījumi, kas arī, protams, liedza turpināt darbu un bija kā iemesls, kādēļ šos darbus vajadzēs kādu laiku atlikt, lai speciālie dienesti varētu sakārtot dokumentus un šos apbedījumus pārabedīt, un tikai pēc tam noteiktās zonās varēja turpināt šo darbu. Ar šiem piemēriem es vēlējos parādīt to, ka ir tikai loģiski, ka ne projektētājs, ne būvnieks uzsākot darbus ar šādiem pārsteigumiem bieži vien nav rēķinājušies. Runājot par efektīvu būvdarbu līgumu, vēlos arī akcentēt augstākās tiesas senāta civilietas departamenta 20. decembra 2023. gada spriedumu lietā SKC 51 2023, kur augstākās tiesas senāts ir tulkojis Starptautiskās inženieru konsultantu federācijas, jeb FIDIK sarkanās grāmatas būvniecības darba līguma vispārīgos noteikumus, kas citu starpā nosaka pienākumu būvniekam noteiktā termiņā, konkrētajā gadījumā 28 dienu laikā, paziņot pasūtītājam, kuru pārstāvēja inženieris, par to, ka ir nepieciešams ir konstatēti neparedzēti apstākļi un ir nepieciešams saņemt līguma termiņu pagarinājumu un arī pārskatīt līguma summu. Konkrētajā gadījumā šajā spriedumā būvnieks bija pabeidzis darbus, un tikai pēc darba pabeigšanas bija norādījis pasūtītājiem uz neparedzētiem fiziskiem apstākļiem, un tiesa atzina, ka neievērojot šo līgumā noteikto termiņu, kad var pieteikt izmaiņas līgumā, būvnieks zaudēja tiesības prasīt vēlāk līguma summas pārskatīšanu vai lūgt pagarināt līguma termiņu. Un tas ir būtiski, lai arī uz priekšdienām
projekta vadītāji skaidri zinātu līguma nosacījumus, lai varētu efektīvi aizstāvēt savas tiesības un prasīt arī attiecīgajos gadījumos, kad tas ir nepieciešams, līguma nosacījumu pārskatīšanu. Par norēķiniem. Gan publiskos līgumos, gan privātos būvdarbu līgumos pusēm vienojoties ir iespējams paredzēt avansu. Un, protams, arī būvniekam ir tiesības atteikties no šī avansa, ja viņš tādu nevēlas. Avansa saņemšanas priekšnosacījumi pārsvarā gadījumi ir avansa nodrošinājuma iesniegšana, un publiskos būvdarbu līgumos avansu izmaksā 20 darbdienu laikā. Savukārt privātos līgumos šis termiņš var tikt pārskatīts. Arī var būt īsāks. Es skatos, ka mums strauji tuvējās laiks beigām, līdz ar to mēģināšu ātrāk, varbūt tās nepaspējuši visu izstāstīt, kas man šodien tika plānots. Par samaksas termiņiem arī šeit vēlos vērst uzmanību, ka likumdevējs ir paredzējis noteiktu dienu skaitu, kad publiskos būvdarbu līgumos būvdarbu veicējiem ir tiesības saņemt samaksu, un tās ir 10 darba dienas no iepriekšējā mēnesī faktiski izpildīto un pasūtītāju pieņemto darbu izpildes un attiecīgi rēķinu saņemšanas. No jaunumiem, kas pēdējā gada laikā ir likumdevējs paredzējis, ka ģenerāla uzņēmējiem laicīgi jānorēķinās arī ar saviem apakšuzņēmējiem. Un ar laicīgu norēķināšanos šeit ir domātas 60 darba dienas pēc veikto būvdarbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas. Un gadījumā, kad šīs termiņš netiek ievērots, tad apakšuzņēmējiem ir tiesības vērsties pie pasūtītāja, kurš savukārt sazinās ar ģenerālu uzņēmēju, pieprasa paskaidrojumus un ir tiesīgs no vēl ģenerālu uzņēmējiem neizmaksātām summām samaksāt apakšuzņēmējiem par tā izpildītajiem darbiem. No jaunumiem vēlos vēl akcentēt, ka no šī gada 1. jūlija ģenerāla uzņēmējiem ir pienākums vienotā elektroniskā darba laika uzskaits datubāzē nodot arī informāciju par iepriekšējā mēnesī veiktajiem norēķiniem ar saviem apakšuzņēmējiem. Tāpat arī apakšuzņēmējiem jāinformē par saviem norēķiniem ar saviem apakšuzņēmējiem. Diemžēl izskatās, ka mēs šodien visas tēmas nepaspēsim izskatīt, bet noslēgumā, ņemot vērā, ka mums ir palikusi tikai minūte, vēlos atgādināt, ka šis ir jauna webināra cikls, un mēs noteikti turpināsim runāt par aktuāliem būvniecības jautājumiem, tā skaitā par to, kā noslēgt efektīvu būvdarbu līgumu. Un ja no šodien dzirdētā ir kādi papildus jautājumi vai ieteikumi, labprāt tos saņemtu. Un tādēļ aicinu sūtīt tos mums uz e-pastu. Mūsu kontakta informācija ir pieejama Nord mājaslapā, sadaļā kontakti. Kā arī jūs varat sūtīt man uz manu e-pastu ieva.krasovska@nordlaw.lv. Un mēs esam šeit, lai jums palīdzētu un ceram uz turpmāku veiksmīgu sadarbību. Ceru, ka šodien sniegtā informācija bija noderīga un varēsim tikties arī turpmākos webināros. Paldies par uzmanību!